klāt sestdienas vakars un laiks sākt Latvijas loto izlozes. Ar mums kopā šovakar enerģiskais un pozitīvais Lauris Zalāns. Sveiki, sveiki! Un kā gan es varētu būt citādāks, ja mēs esam šeit, kur vienmēr valda tikai un vienīgi pozitīvas emocijas? Tiek izlozēti skaitļi un laimēti laimesti, tiek noskaidrotas uzkrājuma prognozes un sveikti papildspēļu veiksminieki. Šovakar īpaši uzmanīgiem lūkšu būt Momentloterijas dārgumu lāde papildspēles dalībniekiem, jo tuvāk raidījuma noslēgumam mēs noskaidrosim, kuri 4 laimēs 1000 eiro. Taču, ja šoreiz nesat reģistrējušies nevienā izlozē un papildspēlē, nepalaidiet garām iespēju just līdzi un priecāties par tiem, kuriem šovakar paveiksies. Jo tieši to piedāvā mūsu pašu loterija. Prieks un labums no tās ir ikvienam un visiem kopā. Sāksim ar prieku, kas tiek loteriju dalībniekiem. Tiek laimēti mazi un lieli laimesti. Bet arī no nelaimējušas biļetes ir savs labums. Par biļetēm iztērētā nauda atbalsta skolas un absolventus, palīdz īstenot un piepildīt mērķus un labas idejas. Daļa no tās nonāk valsts un pašvaldību budžetā. To visu spēj mana, tava, mūsu loterija. Cik veiksmīga mūsu loteriju dalībniekiem ir bijusi aizvadītā nedēļa? Te nu mans smaids kļūst vēl platāks, ja tas vispār ir iespējams, jo man ir jums ko pastāstīt. Aizvadītajā nedēļā ir laimēts viens no Momentloterijas Moments 7777 lielajiem laimestiem. Vai nojaušat, cik liels tas varētu būt? Vai tiešām 7777 eiro? Trāpīts. Ir forši, ja jau nosaukums priekšā pasaka, cik daudz naudas iespējams laimēt piedaloties loterijā. Bet tas vēl nav viss. 2 loteriju dalībniekiem veiksmīgi izrādījusies 100-gades loterija. Aizdītajā nedēļā ir laimēti vēl 10 000 eiro laimesti. Kopā tas šajā Momentloterijā notiek jau 283. reizi. 100-gades loterija ir ļoti iecienīta arī tādēļ, ka tai ir sabiedriskā labuma mērķis. Ar tās dalībnieku palīdzību tiek atbalstīti spožākie vidusskolu absolventi. Kopā pie šīm stipendijām ir tikuši jau 2002 jaunieši. Varētu teikt, ka šī ir izklaide ar pievienoto vērtību. Tā tik tiešām ir. Varenvērtīga aizdītā nedēļa ir bijusi arī Jokers un Jokers 7 dalībniekiem. Pagājušajā sestdienā abās tika laimēti 6000 eiro. Bet šovakaru sāksim ar to, ka palūkosimies, kādi notikumi risinājās vakardienas Eirojackpot izlozē. 15. septembra Eirojackpot izlozē varēja laimēt 57 miljonus eiro. Šoreiz tika izlozēti lūk šādi skaitļi: 3, 8, 10, 31, 36 un papildu skaitļi šoreiz ir 2 un 3. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eirojackpot spēlētāji. Cik daudz naudas varēs laimēt 19. septembra Eirojackpot izlozē? Eirojackpot uzkrājuma prognoze turpina augt un nākamā otrdien uz spēles jau 65 miljoni eiro. Vai esat gatavi tūlīt pat uzzināt Jokers veiksmīgos ciparus? Lai pretendētu uz laimestiem šajā izlozē, svarīgi ar jā apstiprināt dalību un pēc tam salīdzināt kuponu numuru ciparus. Jo vairāk ciparu no beigām sakrīt, jo laimests vērtīgāks? Tieši tā, un būtu kolosāli, ja kādam sakristu pēdējie 6, jo tad būs laimēts Jokers lielākais laimests 150 000 eiro. Jokers ir atbildīgs arī par Latloto 5 no 35 papildskaitli, un to ir svarīgi iegaumēt pat tad, ja nav spēlēts Jokers. Ko dod papildskaitlis? Veiksmes gadījumā tās Latloto laimestu palielinās par vēl 100 000 eiro. Jokers pirmais cipars 4, otrais 3, trešais 2, ceturtais 1, piektais 0 un sestais, kas ir arī papildskaitlis, 3. Papildspēlē Jokers laimējuši kuponu numuru cipari 4, 3, 2, 1, 0, 3. Kā nākamā šovakar mūsu tradīcijām bagātākā izlozē Latloto 5 no 35. Šeit nosaukums daļai ir arī loterijas noteikumi. Izlozē piedalās 35 skaitļi, no tiem tiek atzīmēti 5. Kas tālāk? Jācer, ka tie sakritīs ar tiem, kas būs redzami uz 5 izlozētajām bumbiņām. Nu,
Nu, ja tā notiks. Vakars būs izdevies, jo būs laimēts šī vakara vairāk nekā 65 000 eiro vērtais Latloto uzkrājums. Bet šim patīkamajam scenārijam var būt vēl patīkamāks turpinājums. Ja sakritīs arī papildu skaitlis. Nu ja būs izdevies nevien vakars, bet nedēļa un mēnesis, jo būs laimēts lielais laimests 165 081 eiro. Latloto 5 no 35, pirmais skaitlis ir 17, otrais 5, trešais 35, ceturtais 20, piektais 1. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi: 1, 5, 17, 20, 35 un papildu skaitlis šovakar ir 3. Laiks izlozēt šī vakara vērtīgo Jokers 7 ciparu kombināciju. Jokers 7 līdzīgi kā Jokers draudzēs ar skaitļu loterijām. Ja piedaloties kādā no tām esat apstiprinājuši dalību arī Jokers 7, tad nu ir īstais brīdis salīdzināt kuponu numuru ciparus. Arī šeit laimesta lielumu nosaka tas, cik ciparu no beigām sakrīt. Tikai ciparu vairāk un laimesti vērtīgāki. Jo, ja sakritīs visu 7 ciparu kombinācija, tiks laimēta traki liela nauda – 750 000 eiro. Kā es toreiz gribētu piedzīvot. Jokers 7 pirmais cipars 3, otrais 4, trešais 2, ceturtais 7, piektais 0, sestais 5, septītais 3. Papildspēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kuponu numuru cipari 34, 27, 0, 5, 3. Ir īstais brīdis uzzināt, kā šovakar veicies mūsu izlozes dalībniekiem. Jūsu uzmanībai izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Un nu apsolītie momentu loterijas dārgumu lāde papildspēles septembra rezultāti. Dārgumu lādē var būt noglabāti ļoti vērtīgi laimesti līdz pat 150 000 eiro. Starp citu, kāds veiksmnieks šādu laimestu laimēja pavisam nesen, augustā, bet šajā momentu loterijā ir vēl arī papildspēle. Tas ir kolosāli. Tātad laimestu var atnest arī nelaimējusi biļete. Tieši tā. Varētu teikt, ka nelaimējušai biļetei tiek dota vēl viena iespēja. Mēneša laikā šāda iespēja tika izmantota 25 049 reizes, un mēs esam gatavi darīt zināmus visu 4 veiksmnieku vārdus. Pie 1000 eiro šovakar tiek Iveta Ādamsone, Ilvija Beķere, Edīte Teterovska un Sandis Aivars. Lauri, vai esi visu, kas plānots, paveicis? Protams, un darbs jau nav nemaz tik grūts, bet ļoti atbildīgs. Jābūt visam skaidri un precīzi pateiktam. Svarīgi ir gan izlozētie skaitļi, gan uzkrājuma prognozes, gan papildspēļu veiksmnieku vārdi. Viss ir padarīts, un arī es varu doties atlikušajās brīvdienās. Jauku un priecīgu nedēļas nogali un patīkamiem pārsteigumiem pilnu nākamo nedēļu. Lai labas lietas turpina notikt.